Vēl viens uzdevums, līdzīgi kā iepriekšējā video uzdevums, mums noskaidrosim, kuriem naturāliem skaitļiem n ir spēkā dotā nevienādība. Šoreiz 3 pakāpē n. Visu laiku ir bijis 2 pakāpē n. Laiks pamēģināt pie 3 pakāpē. Un lai tas ir lielāks par 2 reiz n plus 1 kvadrātā. Un tas jau ir interesantāk. Aiziet, paskatīsimies. Līdzīgi kā iepriekš, noskaidrosim, tātad pie kuriem n kaut kas tāds ir spēkā. Un mums vienkārši vajadzēs nedaudz kalkulātoru izmantot. Tātad, ja es ievietoju vienas, kreisā puse ir 3, labā puse ir 3, 2 reiz 1 plus 1 kvadrātā, tas ir tātad 2 kvadrātā, man sanāk 8, kas nederēs, protams. Ja n vietā es ielieku 2, tad 3 kvadrātā tas ir 9, šeit man ir 3 kvadrātā 9, un pareiznāca ar 2, tātad 18. Arī nebūs. Liekot iekšā 3, 3 trešajā ir 27, 3 plus 1 ir 4, 4 kvadrātā ir 16, reiz 2, 32. Joprojām nedara. 3 ceturtajā, 81. 4 plus 1, tas ir 5, 5 kvadrātā ir 25, reiz 2, 50. Nu, gan mums ir spēkā. Un pārbaudīsim, vai pie 5 mums atkal nesabrūk. 3 piektajā, tas jau ir 243. Man ir aizdoms, ka viss būs kārtībā. Tad ir 5 plus 1, tas ir 6. 6 kvadrātā ir 36, reiz 2 ir 72. Starpība palielinās. Tātad, domāju, ka mēs varam droši pieņemt, ka n ir lielāks vienāds par 4. Un sākam. Indukcijas bāze. Indukcijas bāze, vai mums ir jēga aplūkot indukcijas bāzi? Mēs varam vienkārši pateikt, ka nevienādība ir spēkā pie n ir 4 un 5. Mēs to esam pārbaudījuši. Otrais. Mums tagad ir induktīvais pieņēmums. Mums eksistē naturālais skaitlis k, tāds, ka 3 k tajā ir lielāks par 2 reiz k plus 1 kvadrātā. Un k, protams, ir lielāks vienāds par 4. Tā, induktīvā pāreja. Mēs pārbaudīsim, vai šī nevienādība ir spēkā arī tad, ja k vietā ievietos k plus 1. Tad kreisajā pusē ievietot k plus 1, pierakstīšu n ir k plus 1 šoreiz. Mums ir 2 reiz k plus 2 kvadrātā, jo k plus 1 plus 1 ir k plus 2. Un es atļaušos atvērt iekavas. Un mums ir 2k kvadrātā plus 8k plus 8. Lūk tā. Tad šis ir mūsu mērķis. Mums ir jāparāda, ka kreisās puses izteiksme būs lielāka par šādu labās puses izteiksmi. Tātad 3 pakāpē k plus 1. Līdzīgi kā ar 2 pakāpē k plus 1. Mēs vienkārši davām reizinātājus un uzreiz arī izmantojam induktīvo pieņēmumu, ka 3 ir reiz 3 pakāpē k ir lielāks par 3 reiz 2 reiz k plus 1 kvadrātā. Un es vienkārši atvēršu visu, ko var atvērt. K kvadrātā plus 2k plus 1. Tātad 6k kvadrātā plus 12k plus 6. Un gandrīz 6k kvadrātā noteikti lielāks par 2k kvadrātā. 12k noteikti lielāks par 8k, bet 6 nav lielāks par 8. Tāpēc mums vajadzēs tikai vienu mazu manipulāciju. Es paņemšu tikai 1k pa virsu. Es zinu, ka 6k kvadrātā, protams, joprojām ir lielāks par 2k kvadrātā, 11k ir lielāks par 8k, un man paliek k plus 6, bet es zinu, ka k ir lielāks vienāds par 4. Tāpēc man ir 2k kvadrātā plus 8k plus 4 plus 6, kas ir 2k kvadrātā plus 8k plus 10, un tas pilnīgi noteikti ir lielāks par 2k kvadrātā plus 8k plus 8, kas ir labās puses izteiksme. Lūk tā. Un tagad secinājums. Tā kā 3n tajā ir lielāks par 2n plus 2 reiz n plus 1 kvadrātā, gan pie
n ir 4, gan katram nākamajam n, tad 3n ir lielāks par 2n plus 1 kvadrātā. Visiem naturālajiem n pie nosacījuma, ka n ir lielāks vienāds par 4. Nu, tā mēs to esam parādījuši. To mēs esam pierādījuši. Nu, tā.